Teodors Spāda, Ventspils zvejnieka dēla, vēlākā Latvijas kara flotes admirāļa Teodora Spādas dzīves gājums, iekams to nesalauza sveša un naidīga vara, ir spilgts piemērs tam, ko var sasniegt cilvēks ar gaišu prātu, pienākuma apziņu un uzticību izvēlētajam mērķim. Teodors Spāda dzimis 1891. gada 7. martā Ventspilī, nelielā namiņā Meža ielā, viens no Jūra un Annas Spāda 4 bērniem. Ģimene bija diezgan pārticīga, tāpēc 2 dēli, Kārlis un Teodors, varēja iegūt labu izglītību. No skolas brīvajā laikā abi apguva jūrniecības pamatprasmes uz tēva buru laivām. Vecākais brālis Kārlis Spāda vēlāk kļuva par tālbraucēju kapteini un uzņēmēju, savukārt Teodors gāja tālāk. Viņš pabeidza Ventspils pilsētas skolu, Rīgas pilsētas reālu skolu un turpināja mācības Rīgas Politehniskā institūta mehānikas nodaļā. 1914. gadā Teodors Spāde absolvēja institūtu ar inženiera tehnologa kvalifikāciju kā viens no izcilākajiem studentiem. Pirmā pasaules kara laikā Teodoru Spādi iesauca Cariskās Krievijas armijā. Ņemot vērā viņa izglītības līmeni un kvalifikāciju, pavēlniecība viņa nosūtīja mācīties uz Pēterburgas jūras virsnieku skolu. 1915. gada janvārī viņš sekmīgi nokārtoja kara flotes mičmaņa zināšanu pārbaudījumu un tika nosūtīts uz Melnās un Azovas jūras flotes štābu, kur ieņēma atbildīgus amatus. 1916. gadā Spādi iecēla par torpēdkuteru komandieri. Par nopelniem militārajā dienestā viņš tika apbalvots ar Staņislava ordeņa 3. šķiru un Annas ordeņa 4. un 3. šķiru. Pēc Krievijas valsts apvērsuma 1917. gada oktobrī un Ukrainas Tautas Republikas dibināšanas 1918. gada janvārī, kad Centrālā rada pasludināja Ukrainas neatkarību, Teodors Spāde pārgāja Ukraiņu brīvības cīnītāju pusē un iestājās Ukrainas Tautas Republikas kara flotē. Bet pēc Brest-Litovskas miera līguma noslēgšanas pārcēlās uz neatkarību pasludinājušo Gruzijas Demokrātisko republiku kopā ar jauno sievu gruzīnieti un turpināja dienestu kā Aizkaukāza flotes kuteru diviziona komandieris. Cīnījās pret sarkanās armijas tīkojumiem ģenerāļa Vrangeļa un Deņikina vadībā. 1918. gada vasarā kopā ar Batumī garnizonu krita turku gūstā, kas turpinājās līdz oktobrim. Atgriezies Ukrainā, viņš kļuva par līniju kuģa Panteleimona sardzes virsnieku. Pēc sarkanās armijas atkāpšanās 1919. gada vasarā Spāde neilgu laiku izpildīja Sevastopoles pilsētas komandanta pienākumus, pēc tam Melnās un Azovas jūras ostu galvenā komandiera štāba operatīvās nodaļas priekšnieka palīgs. 1920. gadā, kad sarkanā armija iebruka Ukrainā, Teodors Spāde evakuējās uz Konstantinopoli Turcijā. Stājās sakaros ar Latvijas konsulātu, 1920. gadā ieguva Latvijas pilsonību un atgriezās dzimtenē. Dzimtajā pilsētā Ventspilī Teodors Spāde kopā ar vecāko brāli Kārli kļuva par Ventspils kuģniecības sabiedrības Ausma līdzdibinātāju un nodarbojās ar saimniecisku darbību. Bija arī motorburinieka Lina līdzīpašnieks. 1924. gadā viņš piedalījās Latvijas jahtkluba dibināšanā un tika ievēlēts par kluba valdes locekli. Šajā laikā Teodors Spāde publicēja vairākus rakstus par militārām tēmām ar pseidonīmu Periskops. Ir liecības, ka viņš rakstījis arī patriotisku dzeju un pat komponējis dziesmas. Te jāpiebilst, ka viņš brīvi pārvaldīja 4 svešvalodas – vācu, krievu, franču un angļu. 1926. gadā Teodors Spāde iestājās Latvijas armijā komandleitnanta pakāpē un kļuva par jūras krasta aizsardzības eskadres štāba jūras novērošanas dienesta priekšnieku. 1927. gada beigās viņam piešķīra kapteiņa pakāpi. 2 gadus vēlāk – komandkapteiņa pakāpi. Šajā gadā Latvijas valdība norīkoja Spādi mācīties Francijas jūras kara akadēmijā. 4 mēnešus viņš bija piekomandēts franču kara flotes vienībām Brestā. 1929. gada 1. decembrī viņš beidza teorētisko kursu, bet 1929. gada aprīlī ieguva prakses stāžu un atgriezās Latvijā. Tā paša gada novembrī Teodors Spāde kļuva par karakuģa Virsaitis komandieri.
1931. gada 19. septembrī Teodoru Spādi iecēla par Latvijas jūras krastu aizsardzības eskadras komandieri. 1938. gada decembrī eskadru pārdēvēja par kara floti, un tās komandierim Spādem piešķīra admirāļa pakāpi. Viņš vairāk kārt komandēja eskadras braucienus uz ārzemēm – Poliju, Somiju, Lietuvu, Vāciju, Zviedriju un citām valstīm. It visur Teodors Spāde izpildīja savus pienākumus visaugstākajā kvalitātē, par ko saņēmis pelnītus apbalvojumus. Neviens cits Latvijas pilsonis nav varējis lepoties ar tik bagātīgu ordeņu klāstu kā ventspilnieks Teodors Spāde. Lūk to uzskaitījums. Francijas goda leģiona ordeņa 4. un 3. šķira, Zviedrijas zobena ordeņa 2. šķira ar šķēpiem, Zviedrijas Vāsas ordeņa 3. šķira ar šķēpiem, Somijas Baltās rozes ordeņa 3. šķira ar šķēpiem, Vācijas ērgļa nopelna ordeņa 2. šķira, Polijas atzimšanas ordeņa 3. šķira ar šķēpiem, Lietuvas Ģedimina ordeņa 3. šķira, Igaunijas ērgļa krusta ordeņa 3. šķira, Latvijas viestura ordeņa 2. šķira, Latvijas 3 zvaigžņu ordeņa 4. un 3. šķira, Latvijas aizsargu organizācijas nopelnu krusts, Latvijas skautu kustības Baltās lilijas ordenis. 1939. gadā pēc Molotova-Rībentropa pakta noslēgšanas un Latvijas valstī uzspiestā līguma, kas paredzēja daudzskaitlīgu sarkanās armijas daļu ieviešanu Latvijā, Teodors Spāde bija iekļauts komisijā, kas piedalījās Latvijas un PSRS tā sauktā savstarpējās palīdzības līgumā paredzētajās sarunās attiecībā uz militāriem jautājumiem. Pie kā tas noved, ir vispār zināms fakts. Pēc 1940. gada liktenīgajiem notikumiem Latvijas kara flotes admirālis Teodors Spāde bija spiests noskatīties, kā no kara kuģu mastiem tiek nolaists Latvijas sarkanbaltsarkanais standarts un pacelts okupētāja valsts karoks. No admirāļa posteņa viņš oficiāli tika atlaists 1940. gada 17. septembrī, un 1941. gada 14. jūnijā Teodors Spāde kopā ar citiem latviešu tautas elites pārstāvjiem, politiķiem, zinātnes un mākslas darbiniekiem, finansistiem, uzņēmējiem, pedagogiem, virsniekiem tika izsūtīts uz Tomskas un Novosibirskas apgabaliem Krievijā, vēlāk tiesāts par nolaidīgu attieksmi pret dienestu. Spāde un nolaidīga attieksme? 1943. gadā viņi tiesāja vēlreiz, apsūdzot pretpadomju aģitācijā un Padomju Savienības darbaļaužu dzīves apmelošanu sarunās ar citiem ieslodzītajiem. Šis spriedums liecina tikai vienu. Latvijas patriots Teodors Spāde nebaidījās runāt patiesību arī nāves draudu priekšā. Viņam piesprieda 10 gadus ieslodzījumā un nosūtīja uz tā sauktā Steplaga soda nometnēm Kazahstānā, toskait uz Džeskasgānu, vienu no briesmīgākajām cilvēku bendētavām. Tomēr Spādem izdevās izdzīvot un sagaidīt 1955. gadu, kad sākās izsūtīto un notiesāto atbrīvošana. Taču Teodoram Spādem ceļš uz dzimteni palika slēgts. Atlikušos mūža gadus viņš aizvadīja svešā zemē, necilā amatā. 1970. gadā ļauna slimība viņu aizrāva aizsaulē. Spādes ģimenei, otrajai sievai Maijai ar dēlu Selgaru, izdevās paglābties, un Otrā pasaules kara beigās viņa devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Jāpiezīmē, ka Teodors Spāde savu dēlu tā arī neieraudzīja, jo zēns piedzima mēnesi pēc tēva izsūtīšanas. Teodora brāļadēls Juris Spāde, bijušais Latvijas kara flotes virsleitnants, inženieris, kļuva par ASV koledžas profesoru. Tagad palūkosim, kā Ventspilī godā šī izcilā cilvēka, brīvības cīnītāja, Latvijas kara flotes admirāļa un sabiedriskā darbinieka piemiņu. 1991. gada 6. martā tika atklāta visai necila piemiņas plāksne pie nama, kas tagad atrodas Spādes dzimtās mājas vietā. 1997. gadā vienam no Ventspils ostas velkoņiem piešķīra nosaukumu Teodors Spāde. Tas jau būtu kaut kas. Taču 2009. gadā kuģis tika pārdots kādai Krievijas kompānijai. Cik simboliski. Rīgā kopš 2009. gada ir Teodora Spādes iela, Liepājā Admirāļa Spādes iela. Ventspilī? Ventspilī nav nekā.
Toties Ventspilī ir piemineklis Latvijas brīvības cīņu pretiniekam, sarkanās armijas komisāram Fabriciusam, kurš par brīvu tautu apspiešanas centieniem apbalvots ar 4 sarkanā karoga ordeņiem. Taču Latvijas kara flotes pirmajam admirālim, Latvijas patriotam, 8 Eiropas valstu ordeņu kavalierim Teodoram Spādem nav ne pieminekļa, ne vērā liekams piemiņas vietas. Ventspilnieki, Latvijas ļaudis, vērtējiet! Vai tas ir taisnīgi? Vai tas ir godīgi? Vai tādai jābūt attieksmē pret cilvēku, kurš devis nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas valsts tapšanā, starptautiskā prestiža celšanā, valsts un sabiedrības attīstībā?